Jo, cilvēki, šeit ir Journal Minecraft, un šī ir mūsu pirmā epizode no Minecraft Hardcore Survival. Kā jūs redzat, mums ir Cookie Monster skin, mēs kopā abi divi reprezentojam Cookie Monster. Un mēs mēģināsim tikt līdz pašam galam ar vienu dzīvību. Tā kā mēs sāksim jau tagad, un cerams, ka jūs pievienosieties mūsu piedzīvumiem visu cauri mūsu sērijām. Un mēģināsim tikt varbūt līdz pat pašam dungeonam vai kaut kādām tādām lietām. Un varbūt pat nostīsim kādu osu vai kaut kā tādu. Tā kā jā, man jau ir maz dzīvības, jau veselas 2,5 noņemts. Tā kā sāksim ar pašu garlaicīgāko lietu pasaulē, kas ir sist pašu koku. Un tas ir tiešām ļoti garlaicīgi. Tieši tā. Mēs arī ieraudzījām, pirms mēs sākam, mēs ieraudzījām jau zem ūdens dungeons, vai kā viņus tur sauc. Es pirmo reizi spēlēju 1.8, tāpēc man nav mazākās nojausmas, kas ir iekšspēles vai kas ir vispār, bet tas tur kaut kas laikam ir, jo, godīgi, man nav mazākās nojausmas, pārbaudīsim paši. Tad, tikko sākts kanāls, Journal Minecraft, cerēsim uz to, ka mēs lādēsim video diezgan bieži, nevis katru nedēļu pa vienam. Tas būtu vismaz katru nedēļu pa vienam, bet nu tā, es domāju, katru dienu varētu kādu video, un, protams, izņēmuma dienas būtu, kad varbūt mēs nevaram, un tajās dienās, protams, mēs tad nekādus video nelādēsim uz YouTube, bet mēs esam sataisījuši visu, mums ir intro, mums ir outro, mums ir visu vajadzīgais, lai mēs varētu sākt mūsu kanālu, tā varētu teikt. Vai ne? Tieši tā. Cik tā jau kaut kas sākt? 16. 16, ok, man ir 18, un šeit mēs varam Es domāju, varam doties. Es domāju, sākumā uzceļam pašu basic lietiņas, tā kā pickaxe un tādas lietiņas. Ok, tu esi crafting tev. Ok. Es domāju, uztaisim tikai pickaxe praktiski, un savācam stone vai kaut kā tādu. Es arī izmantoju tekstūru paku, ļoti smuku tekstūru paku, īstenībā 16x16 tikai, bet tiešām ļoti smuku tekstūru paku. Tekstūru pakas links, ja jūs varbūt gribat izmantot tieši to pašu tekstūru paku, viņi būs descriptionā, arī mūsu Twitters un viss tās labās lietas būs descriptionā. Tā kā jā, kurš savācam te mazliet. Es domāju, mēs varam aiziet tur tālāk, tāpēc, ka tur ir tālāk ir coals un stones, varbūt tur aiziem. Aiziem. Es savāšu savu. Crafting table. O jā, tur daudz kas ir. Lieta tāda, mēs taisam Hardcore Survival, jo tas, manuprāt, ir daudz interesantāk, ka tu ar vienu dzīvību, tagad reāli mēs cīnīsimies, pašā sākumā jā, būs ļoti grūti, bet pēc tam, kad tu dabū bruņas, tad jau viss kļūst mazliet vieglāk un tā. Bet tas ir lielāks challenge, un es, piemēram, personīgi nekad neesmu spēlējis Hardcore Survival. Tu kādreiz esi spēlējis? Govis! Kādreiz esi spēlējis Hardcore Survival? Ne. Jā, tas ir liels challenge. Tā kā savācam daži mazliet nedaudz kolu un mazliet, jā. Un tad nevaru tomēr zobani izstāst, ka vajadzēs. Tā kā mazliet, lai mēs arī govs varam dabūt. Uz brīdi bija neliels, kā to sauca, delays, kad es nositu kolu, bet tagad tikā pazud jau. Tāda kā var mierīgi dabūt kolu. Ok, tu turpini savākt šo kolu, es aiziešu nost tās govs, kurus. Ok, nice. Bum. Tā, kur bija tā govs? Tur tiešām daudz? Tur daudziņas. Tiešām daudz, jā. Tā kā es domāju, apstīsimies arī pašu dungeonu. Kas tur zem zemes? Es pirmo reizi viņu redzīju, kas es nekad mūžā neesmu redzējis. Man šeit tas ir jaunie update, gan jau visticamāk 1.8. Jo 1.7 esmu pārliecināts, ka tāda dungeon nebija. Man jau ir, man jau vajag ēst. Man arī. Oi, govs, lūdzu. Ok. Tā, kaut kāds caves jau ir atrasts nedaudz. Ok. Ja tu vari, tad dabū akmeni, lai mēs varam furnace uztaisīt. Come on, govs. Ok, man jau ir uz 3. Man sēdienas. Tas govis gan.
Sprinto. Negribu mirt. Acīm redzami. Jā. Labi, tad varbūt arī kādas pāris sīdus savāksim. Jo ēdienas tiešām hardcore survivalā man esmu pārliecināts, ka ēdienas iet daudzreiz ātrāk. Ok, to furnes es uztaisīs jau? Jā. Ok. Nolēc kaut kur te vienkārši. O, jau naktis tuvojas. Nu, nāksies kaut ko izdomāt ātri. Tepat akmeņos. Nē, tur tālāk taču normāli. Jāsāks tikai mazliet vairāk stundu. Priekš basic lietām. Wow. Nu, bucket saver tomēr. Vajadzēs mazliet, es apsolu otrā epizodā būs daudzreiz labāks. Vēc, ka neliels delays ir, kad nosit bloku. Bet, tā, labi, tagad crafting tables te. Un tad jāuztaisa labāks zobens. Labi, es domāju, ejam, tāpēc, ka pirmajā epizodē šaubos, ka kāds mēs gribam mirt. Tāpēc labāk dosimies ātri kādā keivā, nojauc to furnes un tad vai dodamies kaut kur. Tā, kur te ir ātrākā vieta? Es domāju, pat taisno kaut kur kalnā. Nē, rekur vietiņa. Ja tas būtu ļoti dīvaini, ja mēs jau nomirtu pirmajā epizodē. Bet, nu, mēs cīnīsimies. O, tur jau ir skelets, tur jau ir skelets. Jā, es šaubos, ka viņš man nogalinās. Kaut kā šitā nebūtu slikta vieta. Mēs varam ātri aiztaisīt ciet. Šeit. Jā. Aizbuķēsim tikai nedaudz ciet. Tā, lai te kaut kas neieiet tur iekšā. Kam nevajadzētu ieiet. Ok, ja tu uztais kaut kādas toršas vai tādā. Šās, jā. Tad būs labi. Tad mēs oficiāli nenomirsim jau pirmajā epizodē. Tas jau ir plus. Tas ir žikols. Tas ir žikols. Es viņu nevaru normāli savākt. Ok. Karoč, man ir 2 gaļas. Nē, es jau paēdu. Man šķil. Ok. Tā kā man viss labi. Jā. Tā. Man opi dzird backgroundā lūdās, bet nu tas tā. Tā. Ok, tagad nav var savākt lietot. Dievs. Tā. Viņš vienmēr zem ūdens un pārliecināts, ka vienmēr vādzas daudzreiz lēnāk. Tas ir, jā. Tieši un daudz lēnāk. Tā. Jāsavās tikai mazliet vairāk cobblestones un tad jau būs labi. Tā, es domāju, arī jāuztais ir axe. Ok. 2 boni, 1 arrows, 1 seeds. Ok, ēdienas tagad nav ļoti maz problēma. Man ir 8 leathers. Ko mēs varam uztaisīt. Es domāju, es tev došu šito tev. Es domāju, tāpēc, ka... Es domāju, ka es mierīgi varu izdzīvot, bet tev būs mazliet. Nu jā, ar mani. Ar viņu būs kā būs. Tā. Sadāsim tos kopā. Tā. Cerēsim. Tā kā mēs neredzēsim, kad būs diena, es domāju, vajag attaisīt vaļā šito vietu nelabjauts, jā. Tā mēs vismaz redzēsim, kad būs diena. Šī gan jau nebūs mūsu māja, tāpēc, ka, come on, nav diezko labi vieta. Vienkārši atlai sagatavotos nākamajai dienai un tā. No, vēl. Ko tā dara? Tā. Būtu labi, ja mēs atradīsim vismaz kādu dzelzi. Tiešām vajadzētu kaut ko būt. Jā, tas būtu ļoti labi. Šodien es tiešām esmu daudz pastrādājis gan ar intro, gan ar outro. Tas man vakar prasīja kaut kādas pāris stundas, lai es visu sataisītu. Jo es neesmu nekāds baigais speciālists tādos intro taisīšanai kaut kā tāds praktiski pat otrā reize, kad es taisu kaut kā nopietnu intro. Tā kā jā.
Es tiešām mazliet pastrādāju tam. Kur tad aizgāju? Es lai vienkārši. Okay. Ai, pikaks beigsies. 3 kolas, ok, es varu uztaisīt tik beidzot sev nedaudz torčus. Tajās tā saka, reku jau krīpers parādās ūdenī ar mums Oi. paciemoties, tā kā ieraudzīja arī mani. Uzlaidīs visu gaisā, tūlīt uzmanīt. Nekās mēs esam izprūstot iekšā, viņš ko neizdarīja. Cerams. Es ceru. Nu, kas tas ir? Tā jau labāk. Es domāju, sataisīšu visus savus visu, lai es dabūtu gan lāpstu un visas tās lietas, lai man viss būtu uz akmens. Tad akmens zobens, akmens, pikaks, cirvis un lāpsta. Un tad šitos mums būtu augšā ēdiens, torči. Un kā būs mums, jā, tā būs labi. Viņš joprojām tur sēž tas krīpers. Tagad es domāju, es iestu caur citu vietu. Vēro tevi. Vēro gan. Jā. Nekādu kolonu nesatrēc. Pilnīgi neko. Nav, es mēģināšu arī atrast kaut ko. Līdz kamēr diena parādās. Es domāju, kā parādās diena uzreiz ejam uz to dungeonu, es ceru. Jo man nav nejasmas, kas tur iekšā. Varbūt tur ir kaut kādi super stipri monstri, mobi. Tas nebūtu ko labi tad. Tā kā... Šīs ir challenge. Challenge mums abiem diviem. Upsī. Kols. Nice. Lūdzu, dzelz arī nozarēt tomēr. Pāris keivus jau es redzēju. Tā kā... Redzēsim, cik ātri mēs varēsim. Nākamajā dienā visticamāk, kas būs nākamajā epizodē, būs iešana uz to pašu dungeonu. Varbūt, ja paspēs tie pašā dienā, vēl varēs aiziet un ieiet kādā keivā pa visu nakti. Atkarīgi. Ir! Atrad dzelzi. Perfekti. Tas šeit dzelzs. Es tiešām šeit jaunajā tekstūrā, ka man nav mazākais noiesmas kā. Jā, tas noteikti dzelzs. Tikai cik daudz. Cik daudz. Tā 1, 2, 3. Lūdzu saka 8. Ļoti labi būtu 8. Jā, 8. Šajā brīdī galvenais nav par tiem tūliem, kāda tev tūli būs, bet galvenais ir par bruņām. Jo, kā mēs zinām, krīpers, ja tev nav bruņas, viņš var uzpriszināt ar pirmo. Bet, ja ir kaut kāda veida bruņas, tad viņš nav viņam tik daudz. Tā kā bruņas hardcorā sākumā ir ļoti svarīgas, cik vien ātri var. Taisi bruņas sākumā. Tūls, akmens tūli nav nekas tik slikts. Ar viņiem var labi iztikt. Tā. Šeit jau parādīsies drīz diena. Šeit. Ne, vēl, protams, tomēr kārtīgi nakts ir šeit. Grūti pateikt, ja. Vēl, protams, kārtīgi nakts rādās. Nu, nekāda veiksme tev nav? Pilnīgi nekāda. Cerēsim. Nu, ja šitā mainot, tad, protams, ir diezgan grūti. Cerības ir diezgan mazas kaut ko atrast. Nu, salīdzinoši mazas. Keivos ļoti liels iespējas, tāpēc, ka... Nu, tur, jā. Tāpēc... Jātais jauns pikaks. Es ļoti atvainojos, ja var dzirdēt man pelīt kādas klikšanas. Mēģināšu palikt savu mikrofonu mazliet tālāk tad nākamajā epizodē. Bet pagaidām jums ar to jāizteik. Atradu kolu. Ok, tas arī labi. Man 23 kolas ir. Tā. Es domāju, es tev došu šito dzels
kā viņš to sauc, dzels, bruņas. Un tu man iedos to ādas. Ok. Jā, sāks jau diena, praktiski. Tūlīt tas. Tā kā var nākt jau augšā. Jā, savāds. Ok, 8 ir, es to uztaisu. Iron chestplate, tu? Iron atradu. Nu, nice. Cik tikai? Cerams, ka Nu, pagaid, tagad 4 sāk. būtu labi. Oi, jā, te vismaz 4. Ok, nice. Tā, torči iet, un kaut gan vajag vēl. Tā te ir 7 iron. Nu jā, ok, labi, tad ir. Davai, nāc augšā. Nāku. Tā, vai tur joprojām tas creepers ir? Reku zaķis. Tā ir tikai otrā reize, kad es redzu zaķu šajā spēlē. Vai ne? Vai gre? Ja kāds var teikt, ko tie zaķi īstenībā dara, vai tu viņam ar kaut kādu ēdienu dot, vai tu viņus arī Es arī īsti nezinu, maizivniekiem, kas jaunos jo update. savādāk es neredzu nekādu jēgu no viņiem, jo godīgi. No viņiem nekādu ēdienu mēs šeit nevar dabūt. Esmu pārliecināts. Tā kā nāc, es jau aizmirsu iedot to chestplate, nāc paņem. Un iedod man to tur. Savēju. Nice. Nu, mums ir nedaudz bruņas. Varam savākt visus torčus. Un, ok, to smeltu. Savākšu tikai visus tos torčus. Man 33 torčus uztaisīja ļoti daudz. Jāuzstāj, man arī jāuztais bišķi. Ok, labi, tā. Aiztaisīsim te vienkārši ciet. Te mēs apakaļ mēs šeit nekad nenāksim. Esmu pārliecināts. Ak, Dievs, čatā vienkārši tik daudz tie Vai ne? apbalvu. Time to strike visu kaut kā, kas tik te nav? Labi, ka tu vari, tad uztaisi. Es domāju, no tā... Ko uztaisīt? Tev 7, nu, būtu labi, ja būtu 8, tad mēs varētu vismaz uztaisīt katram, kāds botiņas dzels. Bet, nu, es domāju, taisi... Es domāju, uztaisi savu helmetu vienkārši, ja es izdzīvošu sākumā. Līdz atradīsim cave un tad ātri, jo atradīsim diezgan kādu 30 dzels, un tad jau sanāks tur diezgan daudz. Helmets, tā. Nu tā. Pagriezis par manis grib redzēt, ka izstās. Es savācu. Ok. Šie tekstopēk tiešām labi vienkārši. Armors arī izstās ļoti smags. Es arī nojaukt tādu. Hei, labi, tā. Man 2 dzelži palika. Man 2 dzelži palika pāri. Tos vienkārši paliec, lai paliek pāri. Tā, es domāju, šodien mēs pabeigsim mūsu pirmo dienu. Tāda mūsu pirmā diena Hardcore Survivalā ir pabeigta. Paldies Dievam. Pabeidzām pirmo dienu. Nākamā diena jau drīz būs klāta. Like, subscribe, abonēt mūsu kanālu, protams, kā jau teicu. Un, kas jāsaka? Uz redzēšanos!